diskusijas dalībniekus ieņemt vietas. Lūdzu, Valter un Dmitrij. Varbūt atstājiet to gala vietu brīvu. Labdien! Tad es lūkšu tomēr to ierakstīņu, vai ne? Ekscelences dāmas un kungi, kolēģi, man ir liels prieks atklāt šo diskusiju par atmiņu politiku. This discussion will take place in Latvian, so if you do not have the equipment, please equip yourselves. Man sauc Nils Muižnieks, es strādāju Latvijas Universitātē un esmu arī viens no Jesai Berlīna biedrības dibinātājiem. To, kas ir Jesai Berlīna biedrība, es jums pastāstīšu vēlāk. Šodienas tēma ir atmiņu politika, nevis vēstures politika, lai gan varētu runāt arī par vēstures politiku. Šīs ir saistītas, bet tomēr atšķirīgas lietas - vēsture un atmiņa. Vēsture sniedz it kā objektīvu, ja tāds ir iespējams, skatienu uz pagātni, ietur emocionālu distanci. To var aplūkot no dažādiem redzes punktiem. Vēsture ļoti reti, kad ir melnbalta. Tur parasti ir ļoti daudz pelēkie toņi. Atmiņa ir stāsts. Stāsts par to, kādi mēs esam, kādi mēs gribam būt. Stāsts, kas ir cieši saistīts ar mūsdienu kultūras procesiem, ar identitāti. Atmiņa vienmēr ir saistīta ar mūsdienām. Atmiņa un atmiņas var kalpot kā vēstures avots, bet reizēm atmiņas ir arī maldīgas. Cilvēki atcerās lietas, kas nav notikušas. Parunāt par sociālo atmiņu, par daudzu, par kādas tautas vai lielāku cilvēku grupu atmiņu, kas rada to stāstu, kas mums patīk stāstīt, iestāstīt sevi, kas mēs tādi esam. Un tas ir arī stāsts, kas mums patīk stāstīt citiem par to, kas mēs esam. Daudzās valstīs cenšas izstrādāt un īstenot vēstures vai atmiņas politiku. Ar savām atceres dienām, ar pieminekļiem, ar mācību grāmatām, ar atceres praksēm. Pagātne arī Latvijā, kā mēs zinām, ir ārkārtīgi aktuāls temats iekšpolitikā un ārpolitikā. Nostāja vēstures jautājumos var ietekmēt kādas partijas izredzes tikt aicināt valdības koalīcijā vai ne. Pagātne var mobilizēt cilvēkus. Mēs redzam katru gadu zināmos datumos daudz cilvēku pulcējās zināmās nozīmīgās vietās Latvijā. Pagātne ietekmē arī mūsu attiecības ar kaimiņu valstīm, jo īpaši ar Krieviju. Nesen ir pat dibināta speciāla komisija, lai risinātu šos jautājumus. Kāpēc šis jautājums ir tik aktuāls? Kādai jābūt valsts politikai šādos jautājumos? Par to mēs šodien runāsim. Man ir izcili eksperti atlasīti, es viņus iepazīstināšu īsi. Sākšu no tālā gala. Sākumā ir Valters Nolendors, kas daudziem ir pazīstams kā okupācijas muzeja sirds un dvēsele, okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdētājs, arī Latvijas vēstures komisijas dalībnieks. Pie prezidenta blakus ir Vita Zelčs, kas ir komunikācijas profesora Latvijas Universitātē, sociālo zinātņu fakultātē, arī vēsturniece pēc izglītības, daudzu rakstu un grāmatu autori par vēstures un atmiņas jautājumiem. Pēdējais, es tikko redzēju, te vienam otram tika dalīts, ir pēdējais karš, atmiņas un traumas komunikācija. Blakus ir Dmitrijs Petrenko, komunikācijas doktorants, žurnālists, arī līdzdarbojas daudzos gan manos, gan Vitas Zelčs projektos par šiem jautājumiem, ir pētījis Krievijas diskursu par Latviju, īpaši kā tas tiek atspoguļots dokumentālajās filmās, ir pētījis Krievijas mēdījus, arī Latvijas mēdījus zina no iekšpuses. Un pēdējā ir Irīna Viņika, kas šobrīd ir Rīgas domniece, bet kas arī strādājas valsts pārvaldē ar mazākumtautībām.
ir arī rakstījusi akadēmiskus rakstus par krievalodīgo sociālo atmiņu Latvijā, un mazliet pasarnāk viņa arī strādājusi kā žurnālists. Tā zina, kā šīs lietas arī notiek mēdīju pasaulē. Varbūt sāksim ar Nollendorfu kungu. Kādai jābūt Latvijas valsts politikai attiecībā uz pagātni, vai vispār tādi ir vajadzīgi? Vai mēs nevaram atļaut vēsturniekiem nodarboties ar vēsturi, un tad visi pārējie skatāmies uz priekšu un dzīvojam tagadnē vai nākotnē? Vai vajadzīga kāda īpaša valsts politika un kādai tai būtu jābūt, jūsuprāt? Es lūkšu ļoti īsi līdz 5 minūtēm atbildēt katrs pēc kārtas. Es varbūt uzdošu kādu papildus jautājumu, un tad pēc kāda laiciņa es došu iespēju arī citiem piedalīties. Lūdzu. Ar vienu vārdu. Nē, 5 Šai vārdos. politikai jābūt gudrai. Un es mēģināšu izskaidrot, ko tas nozīmē mūsu kontekstā. Un kāpēc varbūt mūsu atmiņu politika kā tāda nav bijusi visos gadījumos veiksmīga. Katrā ziņā, runājot par atmiņu politiku, mēs, kā Nīls teica, mums ir jādomā, ka tā ir pagātne, kas iesniedzās tagadnē. Es lietošu dažus piemērus. Vienā Brīvības ielas galā ir Brīvības piemineklis, un pa to asi ejot pa Kaļķu ielā ar Uzvaras bulvāru, tur ir otrs piemineklis. Un šie divi pieminekļi ļoti labi raksturo mūsu patlabēnējās atmiņu kultūras realitāti. Jo pie viena pieminekļa jau atmodas laikā, un pirmās demonstrācijas notika pie Brīvības pieminekļa jau 87. gadā, tas kļuva par mūsu brīvības, par neatkarības simbolu. Otru pieminekli, un es nezinu, es neesmu šo jautājumu pētījis, bet varbūt kāds zina, atklāja tieši 50 gadus pēc tam, kad uzcēla Brīvības pieminekli. Tas obeliska forma nav noliedzama, un, ja nemaldos, to atklāja 7. novembrī, 50 gadus vēlāk. Un, zinot padomju pieminekļu politiku, liekas, ka tur arī ir apslēpta dziļa simbolika šajā otrā pieminekļī. Un mēs zinām, ka tur ar vienu un ar otru pieminekli saistās ļoti atšķirīgas atmiņu kultūras. Un viena no tām ir Latvijas tautas atmiņu kultūra par neatkarīgo valsti, un otra ir atmiņu kultūra par uzvaru Lielajā Tēvijas karā, un pat varbūt par Latvijas atbrīvošanu. Tie ir divi labi piemēri. Divi labi piemēri ir arī zināmas piemiņas dienas, no kurām vienu Latvijas Saeima nolēma 16. martā, un tad pēc tam ļoti ātri arī atcēla. Un otra piemiņas diena ir 9. maijs, kur pie Pārdaugavas Brīvības pieminekļa, pie Pārdaugavas pieminekļa pulcējās pavisam cita publika. Tā ir mūsdienu realitāte. Un kā mēs ar šo realitāti tiekam galā un kāda būtu gudra politika? Gudrai politikai, manuprāt, jābūt tādai, kur ir virzīta pirmkārt uz sabiedrības saliedēšanu, jo jebkura politika par piemiņas dienām, par pieminekļiem tikai darbosies tad, ja to sabiedrība pieņems, ja to liela sabiedrības daļa pieņems, un ja to pieņems tā sabiedrības daļa, ko mēs saucam par pilsoņiem. Tā ir atmiņu politika, kura ir jāvirza. Otrs ir, ka šai atmiņu politikai tomēr jābūt diezgan ciešai saiknei ar vēsturi. Jo daudzos gadījumos, ja mēs mēģinām atmiņu politiku radīt gandrīz vai no nekā, mums rodas problēmas. Tādas problēmas bija Francijā ar pretošanās kustības mītu, ko radīja pēc Otrā pasaules kara, un tad, kad vēsturnieki atklāja arhīvos, ka patiesība ir drusku citāda, šī atmiņu politika Francijā ir pēdējo gadu laikā kopš Otrā pasaules kara ļoti mainījusies. Mūsu apstākļos jautājums ir, kā mēs šādu gudru atmiņu politiku veidojam. Es gribu atļauties, kā saka, izmantot mazu brīdi, lai jums pastāstītu, ka Okupācijas muzejs nodarbojās arī ar atmiņu politiku. Mūsu 3 saukļi ir atminēties, pieminēt un atgādināt. Un katrā ziņā mēs balstamies uz vēsturi.
Bet tajā pašā laikā ar piemiņas lietām un ar tām atmiņām, kas mums sanāk, ar piemiņas lietām, ar dokumentiem, ar vēstulēm, ar dienas grāmatām, mēs veidojam arī savu veidu atmiņu politiku. Bet šis ir ilgtermiņa plāns. Mēs nevaram iedomāties, ka mēs šodien kaut kādā veidā valsts nolems, tagad būs atmiņu politika, un mēs pie tās turēsimies. Tai jābūt tādai, lai cilvēki to varētu pieņemt. Labs piemērs, vēl viens piemērs ir Čakstas piemineklis, kuru arī pēkšņi saziedoja naudu, būvēsim Čakstam pieminekli, bet tā vēsturiskā pamatne, lai veidot Konstantīnam Čakstam pieminekli, vienkārši nepastāvēja. Tā kā politikai, atmiņu politikai ir jābūt gudrai, jābūt virzītai uz sabiedrību, un vēl vairāk, tai, manuprāt, ir jābūt virzītai uz nākotni. Varbūt pēc tam jūs varēsiet izstāstīt, ko tas nozīmē vērst uz nākotni. Atmiņu politikas ir vērst uz nākotni. Varbūt tagad es došu vārdu Vitai Zelčai. Kādai jābūt valsts politikai šajā jomā, vai vispār tādi vajadzīgi? Tā tad es gribētu sacīt, ka no vienas puses, protams, valsts politika ir. Un tās visnotaļ ir svētku un piemiņas dienu kalendāri, rituāli, kas ietver valsts augstāko amatpersonu, ārvalstu vēstnieku ziedu nolikšanas un atcerēšanās vai svētku rituālus, kas arī tīri tādā performatīvā veidā katru gadu mums publiskajā telpā un mēdījos izspēlē svarīgākās vēstures lietas un valsts pastāvēšanas un sabiedrības atskaites punktus. Un, protams, ka šajā svētku un piemiņas dienu kalendārā, kā jau teica Nolendorf kungs, šīs attieksmes ir ļoti dažādas. Ir svētki, kur ir publika, kur ir svētki, kas norisinās valsts amatpersonu pilnīgā vientulībā. Un tā ir šī miedarbība, kas ir vērojama publiskajā telpā starp valsti, tās varas reprezentētājiem un sabiedrību. Pie Latvijas vēstures politikas pieder arī pie prezidenta kancelējas strādājošā vēsturnieku komisija, kas pilda tādu vai citādu valsts pasūtījumu vēstures izpētē un popularizācijā un dažādu konfrontējošo jautājumu skaidrošanā no Latvijas valsts interešu viedokļa. Pie valsts politikas pieder arī izglītības sistēma, kur ir vēstures priekšmets, gan pasaules, gan Latvijas vēstures priekšmets, bet varbūt tās problēmas ir vairāk tāpēc, ka mūsu valstī nav īsti skaidrs, ko darīt ar visu vēstures resursu un kā šo resursu izmantot aktuālajā atmiņas politikā. Jo no vienas puses jāsaka, ka patriotiskā vēstures koncepcija vairāk ir šis 19. gadsimta produkts, kas veidojās līdz ar nacionālo valstu tapšanu, un tobrīd nacionālajām valstīm bija vajadzīga nacionālā vēsture, kas ietver valsts vērtības, pagātnes atskaites punktus, noteiktu ideoloģiju, kas balstās uz nacionālās kopienas lepnumu un sasniegumiem. Bet ir jāsaka, ka tomēr Latvija ir vēlreiz tapusi nacionālā valsts, jo 91. gadā jau norisinājās nacionālās valsts atjaunošana, kas arī balstījās uz nacionālās vēstures atzimšanu. Un tieši nacionālā vēsture bija viens no galvenajiem valsts atjaunošanas resursiem. Ja nebūtu bijusi nacionālā valsts, tad jau nebūtu bijis jēgas Latvijai pastāvēt vai rast savu vietu pasaules kartē no jauna 90. gados vai 20. gadsimta pēdējā desmitgadē. Un jāsaka, ka nacionālo valstu šādā tapšanas un attīstības periodā varbūt tomēr galvenais reizums ir tāds deklaratīvas patiesības, nevis vēstures analīze. Un šobrīd, kad valsts pastāv 20 gadus, varētu būt tas nākamais etaps, kas būtu saistāms ar domāšanu par vēsturi, domājošu vēsturi, analīzi, dažādu cēloņu sakarību, nelaimju meklējumiem.
Un vēl ievadā es gribu uzsvērt, ka šobrīd, protams, galvenā loma jau ir mēdījiem, ne tik daudz vēsturnieku darbam, un arī mūsu aptauju rezultāti rāda to, kā Latvijas iedzīvotāji galveno informāciju par vēsturi, kas ir viņu atmiņu koncepcijas veidošanas pamatā, iegūst no mēdījiem un tad no skolas, un tad tikai zemākās vietās ir grāmatas un vēsturnieku pētījumi. Jo šobrīd valsts un sabiedrības attiecības varētu tikt veidotas un izmantojot dažādus mēdīju produktus, īpaši populārās kultūras produktus, un jāsaka, ka varbūt ir izteikts pagātnes stāstu gan patriotismu veicinošu, gan arī analītisku stāstu trūkums, jo vislabākais šobrīd līdzeklis jau ir kino, televīzijas seriāli, bet, tiemžēl, Latvijā varbūt tie ir saskaitāmi gandrīz uz vienas rokas pirkstiem, jo šobrīd Latvijas televīzija ar prieku atzīmē 10. gada dienu lielajam vēstures seriālam Likteņu līdumnieki. Arī sakot to, ka tieši šis seriāls varbūt ir lielas daļas sabiedrības savu veidu mācību grāmata vai stecīgs stāsts, kas notika ar cilvēkiem, ar sabiedrību, kā veidojās cilvēku likteņi, kādi bija galvenie krustpunkti. Un varbūt šajā aspektā tieši šī valstī jau nav jādiktē vēsture, bet varbūt tā kā Latvijā kultūra lielā mērā ir valsts balstīta kultūra, gan ar valsts kultūra kapitāla fonda starpniecību, gan arī ar mērķu finansējumiem, tad tieši šī domāšana par tiem stāstiem, kas palīdz saprast savu pagātni un kas veido saskarsmi, sasaiti ar savu zemi, varētu būt tas nozīmīgākais instruments, kas sekmētu sabiedrības sadzīvošanu ar savu pagātni. Paldies! Man prieks, ka nākamie divi runātāji ap divi ir nākuši arī no mēdīju vidas. Jūs varētu varbūt papildus komentēt par mēdīju iespējamo lomu vēstures politikas vai atmiņas politikas īstenošanā. Lūdzu, Dima. Ja jautājums ir par to, kādai jābūt atmiņu politikai, tad es tomēr domāju, ka atmiņas politikai nav jābūt vispār. Jo es dziļi ticu tam, ka liberālajā valstī, ja visi, izejas punkti ir salikti pareizi, ja cilvēks jūtās droši, ja cilvēks jūtās brīvs, laikam brīvs pirmajā vietā, tad ir droši, ja cilvēks jūtās tā, ka viņš šeit grib dzīvot un var izpausties, tad, principā, atmiņa politika veidojas ļoti dabiskā ceļā. Un savādāk mēs varam runāt par to, ka mēdī ir slikti, filmas ir nepareizas, jā, bet cik daudz, mēs tomēr liberālajā valstī nevaram teikt žurnālistiem, ka, jūs tur mēs varam viņiem teikt, ka jūs rakstat slikti, bet, no tā nekas nemainīsies, tā ir mēdīju politika. Un tas ir tāpat, ka cīnīties ar oligārhiem, laikam, un nepieslēdzot nopietnas resursus. Vienkārši visu laiku atkārtot, ka mēs esam pret oligārhiem. Un kamēr tas dziļi iekšā katram pilsonim nebūs, ka es dziļi iekšā esmu pret oligārhiem, jā, tad tu man nevari nenopirkt, nepārliecināt, ka man ir jāiesaistās politikā pret oligārhiem, es to daru ikdienā. Jā, varbūt es pārspēlēju, bet es ceru, ka es neesmu vienīgais. Un tas pats ir arī ar atmiņas politiku. Kamēr mēs domāsim par to, kā par tādu ideoloģiju, kas būtu kaut kur jāvirza, es domāju, ka tā būs tāda deklaratīva lieta, kas var būt laba. Jā. Es pilnībā piekrītu gan abiem diviem iepriekš runātājiem, kas runāja pirms manis, par atmiņas politiku, gan arī par to, ka tā ir jābūt tādai, ko spēj pieņemt sabiedrība, bet sabiedrība vismaz Latvijā nekad nespēs tuvākajā laikā vienoties par vienu atmiņu politiku, ja viņa ir tāda, kāda viņa ir pašlaik.
Tā, viens piemērs par parakstu vākšanu par latviešu valodu skolās. Jā. Liekas, principā, jebkuram normālam pilsonim tas būtu pilnīgi nepieņēmami. Ne par to runa, vai latviski vai krieviski jāmācās skolās, bet par to, ka vienkārši normālā valstī viena grupa nevar pieņemt lēmumu par otro grupu. Tas tikai kaut vai tāpēc. Tur nevajag būt gudram politikāņam, ka vienkārši un iet parakstīties par kaut ko tādu. Bet ne jau par sabiedrību tagad runa, bet par to, kā šo vienu politiku var ierāmēt skaisti un pasniegt, ka tas nav par bērniem, tas ir par mums visiem, tas ir patriotisms un tā tālāk. Ja? Tad tāds patriotisms man šķiet, ka tas tāpat kā ārstēt, galvas sāpes, ja cilvēkam ir nopietnākas skaitas. Mēs varam ļoti ilgi viņam kačāt kaut kādus tur zāles, ja? Bet tā mēs cilvēku nevaram izārstēt, tā mēs nevaram izārstēt savu kolektīvu atmiņu, es tā domāju. Un runājot par mēdījiem, es domāju, protams, es piekrītu, ka gan filmas, gan seriāli ir viena laba lieta, kas var mainīt arī cilvēku uzskatus, un cilvēks var kļūt atvērtāks, bet runa ir par to, kam tas viss ir domāts. Ja? Un, es atvainojos par tādu piemēru, bet Sandra Kalniete var sarakstīt ļoti daudz grāmatas, ļoti labas grāmatas par savu bērnību Sibīrijā un tulkot tos uz krievu valodu, uz citām valodām, bet ja viņa nāk klājā ar ļoti radikālu paziņojumu par to, ka šī grupa tomēr ir nepareiza, viņa skatās nepareizus raidījumus un vispār dzīvo nepareizā valstī, tad es atvainojos, neviens normāls cilvēks, viņam nerādīsies vēlme izlasīt šo grāmatu un izprast. Jā, es lūdzu piedošanu par tādu radikālu komentāru attiecībā. Tas nebija konkrēti par Sandru Kalnieti, vienkārši kā piemērs. Tad par to soft politiku, ka mēs varam viņu, protams, veidot, un tajā pašā laikā, tā kā jūs varat sēdēt pie galda, bet labāk tomēr izvēlēties šos ēdienus, kurus mēs ēdīsim. Līdz ar to man secinājums, ka atmiņas politika ir svarīga, bet tā ir atkarīga no visām citām politikām, kas ir valsts izdības politika, etnopolitika un tā tālāk. Tas ir tikai sekas. Jā, un mēs nevaram tagad ķerties un mēģināt tas sekas kaut kā labot, ja tā saknē mēs joprojām neesam vienojušies par kaut kādām primārām lietām, par to, kā mūsu sabiedrība var pastāvēt. Paldies. Man būs jautājumi, bet es vispirms došu iespēju Irinai izteikt. Lūdzu, Irina. Nē, lūdzu. Jā, labi, paldies, labdien. Ziniet, es te pašlaik nepiederu zinātnieku brālībai, bet man trūkst jēdzienu interpretācijas tādi rāmji. Jo sapratiet, jebkuras nācijas, jebkuras kopienas, vēsture un kolektīvā atmiņa nav sinonīmi. Tas ir pretpoli. Un kaut mans jauns kolēģis savā jaunībā, oportunistiskā, negrib pieņemt, ka ir kaut kādi likumi, kuri veido vēsturisku atmiņu. Tādi likumi pastāv un viņi ir atklāti. Faktiski vēstures politiku nevar veidot. Vēsturi var vai nu radīt tepat un tūlīt un visa pasaulē vienlaicīgi. Mēs visi to darām un visa cilvēcē tajā procesā piedalās un mēs nevaram viņu apstopēt. Un vēsturi var interpretēt, bet kolektīvu atmiņu var veidot. Un varbūt par to šodien mēs arī runājam, par vēsturiskas atmiņas veidošanu. Te ir vieta atcerēties Jāna Asmana vēsturiskas kopienu atmiņas likumsakarību vienu no autoriem secinu par to, ka kolektīva atmiņa ir atcerēšanās process. Mēs ļoti labi, ka cilvēki saprotam, ka notikums un mūsu atcerēšanas par to notikumu, tas ir divas dažādas lietas. Vienām bērnības notikums viens pats var izkropļot dzīvi, var
pārveidot dzīvi, otrs aizmirsīs pēc gada. Kolektīvā atmiņa ir ļoti subjektīvā, un vēl vairāk kolektīvas atmiņas pat viena valstī var būt daudzas, jo kolektīva atmiņa ir tas, kas vai nu vieno, vai nošķir kopienas, kolektīvas. Savukārt vēsture, es saku, var radīt un interpretēt. Un mūsu pasaulē pašlaik notiek gan viens process, tātad kopienas vēsturiskas atmiņas veidošanas process, ietekmēšana vai neietekmēšana. Ziniet, tas ir kā imidžs. Gribi, negribi, tev ir imidžs. Vai tu viņu vadīs vai nevadīs? Bet vadīt imidžu labāk nekā nevadīt. Tad viņš būs haotisks, tev nepakļauts. Es gribēju teikt, ka par vēsturi es šeit varbūt runāšu mazāk, bet par kolektīvas vēsturiskas atmiņas nozīmi vairāk, jo jau zinām skaidri, ka kolektīvas atmiņai kā tādai ir izšķiroša nozīmē kopienas saglabāšanas procesā. Un viņa var kļūt par kopienas informācijas glabātuvi, bet arī var kļūt par opozīciju un par pašu izolācijas pamatu, ko mēs redzam arī Latvijā. Un kolektīvas atmiņas pašizolācijas tieksme un opozicionārs spēks ļoti strauji palielinās un vairojas, kad vai nu notiek uzbrukums, vai liekas, ka notiek uzbrukums citam kopienas pazīmēm, proti valodai, reliģijai, tradīcijām, un šajā sarakstā primāro vietu arī ieņem eksistējoša pagātnes interpretācija, kura ir katrai kopienai. Un tas ir, gribam mēs to vai negribam, tas ir, un ar to vajag rēķināties. Gan latvieši, gan Latvijā dzīvojošā, teiksim tā, paldies Ceļeviča kungam, kurš ieveda 95. gadā politiskajā diskursā jēdzienu krievvalodīgie. Krievvalodīga kopiena. Pieņemsim šodien šo jēdzienu kaut. Te ir daudzas interpretācijas. Mēs zinām, ka gan latviešiem, gan krievvalodīgu kopienai Latvijā vēsturiskas atmiņas veidošanas process bija ļoti sarežģīts un sakropļots. Bet te ir viena liela atšķirība. Proti, Latvijā dzīvojošiem krievvalodīgiem pēc dažādu un daudzu pētījumu rezultātiem ir pašlaik pastāv tikai tā saukta komunikatīva vai īsa vēsturiskā atmiņa. Tātad var būt 2 vai 3 paudžu ietvaros. Jo faktiski Latvijā dzīvojoša krievvalodīgo kopienu vēsturiska atmiņa šeit Latvijā sāka veidoties tikai pēc 40. gadā, kad Padomju Savienības tendēta imigrācija, rusifikācijas process un līdzīgie procesi izveidoja to, ko šodien mēs saucam krievvalodīgā kopiena Latvijā. Un kopš to laika, saka veidoties krievvalodīgo Latvijas iedzīvotāju vēsturiskā atmiņa. Un ir ļoti interesanti, ka pētījumi norāda uz to,
ka šajā atmiņas kopumā nav ietvērta nekāda pieredze, Krievu kopienas pieredze līdz 18. gadam Latvijā dzīvojošiem pagājušas gadsimta, es domāju. Kā arī ļoti fragmentāri un ļoti neefektīvi tiek izmantota pieredze, kura bija Krievu kopienai līdz 40. gadam, tātad Pirmās republikas laikā. Ir daudzi skaidrojumi, es šodien par to neteikšu, es tikai teikšu, ka komunikatīvais process ir tiešām sakropļots. Bet pats interesants, bet latviešiem tātad vēsturiskā atmiņā veidojas daudz agrāk nekā krievalodīgu kopienai. Tātad tas ir divas dažāda vecuma vēsturiskas atmiņas šeit Latvijā latviešiem un krievalodīgu kopienai. Bet kas interesanti, abas šīs atmiņas ir viktimizētas. Tas ir Latvijas fenomens, bet tā ir. Es pat izrakstīju Gunas Rukšānes, es piedalījos viena diskusijā ar šo rakstnieci. Viņa teica, mums ir cietušo atmiņas, tātad latviešiem mums. Savukārt, 91. gadā pilsonības likums, nepilsoņa status, politiskas līdzdalības, gandrīz neiespējas, ir tas sākums, kad sākas krievalodīgu kopienu viktimizācija. Un kas tagad notiek Latvijā? Dzīvo divas viktimizētas kopienas, katra ar savu vēsturisko atmiņu. Atbildot uz jūsu jautājumu, cienītais mužnieka kungs, es gribu pateikt tā. Vēsturi mēs interpretēsim, bet pēc Jāna Asmana teikta, ideāli būtu, lai tas notiktu politiski sterilā, ārpolitiska telpā un objektīvi. Latvijā tas nav iedomājumi, kā arī Krievija, es nedomāju tik par Latviju. Tātad tas atkrīt, jā. Bet vai vajag veidot kopīgo vēsturisko atmiņu? Teikšu jā, vajag. Bet jāprot to darīt. Paldies. Tā, šeit izskanēja vairāku cilvēku teiktajā, kad ir divas atmiņu kopienas, latviešu un krievalodīgi, un it kā mēs dzīvot divās pavisam dažādās pasaulēs. Vai ir kaut kādi cerību stariņi, vai ir kādi saskarsmes punkti, kas liek domāt, ka vismaz atsevišķos jautājumos kopīga valoda starp latviešiem un krievalodīgiem ir iespējama? Un kas tie tādi varētu būt? Kas ir tas pamats, uz ko mēs varētu tālāk virzīties uz priekšu? Varbūt Vicezelts jūs gribat sākt. Es visnotaļ piekrīstu tam, ka šobrīd Latvija ir reāla divkopienu valsts un pastāv divas vēstures un arī visnotaļ pastāv divas lielas atmiņu kopienas, kas ir iekšēji iespējams sadrumstalotas ļoti daudzās mazās atmiņu kopienās. Un arī es vēlētos piekrist šobrīd Latvijā diezgan pazīstamajam vēsturniekam Orlando Faidžīsam, kurš runā par Krieviju kā čukstētāju sabiedrību, kurai ļoti daudz savu pagātnes noslēpumu, ļoti daudz kompleksu un ļoti liela nespēja runāt atklāti par savu pagātni. Lielā mērā tā ir sabiedrība, kuras cilvēkiem ir bailes pašiem no savas pagātnes ēnas, no savas morāles un arī no saviem noziegumiem. Un tas ir pārnesams arī uz šodienas Latviju,
jo ļoti daudz ir interesantu ģimeņu stāstu gan latviešu sabiedrībā, gan krievu sabiedrībā, kur vienā ģimenē ir gan vienā armijā cīnījušies cilvēki, gan otrā, gan gulāgu upuri, gan gulāgu sargi un čekisti un viņu upuri. Un tādēļ arī to, ko raksta Fādžijs un daudz citi Krievijas pētnieki, Krievijai ir ārkārtīgi smags pagātnes mantojums un šī ļoti izteiktā morālā neskaidrība, jo ir saplūduši kopā jēdzieni labais un ļaunais, un šis nošķīrums, kas pagātnē ir bijis labs un kas pagātnē ir bijis ļauns, nav atrasti. Protams, ka šīs dienas laikmets mums ir diezgan pateicīgs neskaidrām vērtībām un neskaidrām attieksmēm. Bet runājot par to, kādi varētu būt šie nākotnes scenāriji, tad es sev esmu atzīmējis vairākus. Tas pirmais, ko man ļoti gribētos, būtu vispārējā morālā atmoda. Runājot gan par latviešu sabiedrību, jo latviešu pašu vēsturē ir daudz neizrunātu lietu un nav atrasti daudzi nacionālie izlīgumi latviešu pašu starpā. Un arī morālā atmoda ir, ja tā būtu Krievijā un arī Latvijas krievalodīgo kopienā, jo šī šobrīd jauntapusī, mēs varētu teikt, gan etniskā, gan politiskā Latvijas iedzīvotāju grupa arī pieder pie jauniem veidojumiem ar ļoti aktīvu iekšējo formulējumu un vērtību meklējumiem, kas saistāmi kaut kas ļoti līdzīgs 19. gadsimta nacionālajām kustībām, kur cīnoties par savu vietu uz politiskās skatuves netiek žēloti nekādi ieroči, nekādi apgalvojumi, ka tiek atdzīvinātas gan Krievijas impērijas vērtības, gan staļiniskās vērtības, gan daudz citas sovietiskās vērtības. Protams, ka gribētos piedzīvot arī Latvijas krievalodīgo kopienas morālo atmiņu, morālo atmodu, kas būtu savas rīcības izvērtējums padomju posmā un sapratne, kā šī kopiena ir bijis instruments Staļina un viņa pēcteču rokās. Nākamais scenārijs būtu, protams, Latvijas kā labklājīgas sabiedrības veidošanās. Jo faktiski tikai labklājīgā sabiedrībā cilvēks spēja runāt par morāli, par vēsturi un sākt diskusijas. Nogurusi, izsalkusi, patērnieciskās vērtības neapmierinājusi sabiedrība nespēja daudz ne domāt, ne runāt, ne diskutēt. Tā ir savstarpēji neiecietīga sabiedrība, kas drīzāk skatās uz to, kā iekost citam kājā, nevis domāt. Un, protams, kad es domāju, ka pie šīs pašas morālās atmodas arī piederētu šobrīd kaut kas līdzīgs tam, kas ir noticis Eiropā, vērojot holokaustu un runājot par jautājumiem par ebreju kopienas attiecībām ar daudzu Eiropas valstu kopienām, kur ir bijusi šī nožēla par savu līdzdalību totalitāro režīmu noziegumos, un kura bijusi atvainošanās, un tā ir sekojis izlīgums un savstarpējā dialoga un sapratnes meklējums. Protams, es gribētu teikt, ka morālā atmoda Latvijā nav iespējama bez morālās atmodas Krievijā, un cerēt uz to, ka pēcpadomju sabiedrība spēs iet šo pašattīrīšanās ceļu, varbūt šobrīd ir diezgan naivi, bet ja mēs raugamies ideālās kategorijās un domājam par liberālo sabiedrību, par ko runāja Dmitrijs Petrenko, tad arī šāds liberālo vērtību triumfs ir iespējams tikai no sovietisma attīrītai sabiedrībā. Un man jāsaka tā, ka kā vienmēr galvenais ir
cilvēks, viņa spēks, viņa morāle, viņa labticība un vēlme sadarboties ar pārējiem līdzcilvēkiem. Bet es uzreiz gribu dot iespēju gan Dimitrijam, gan Irīnai rēģēt, vai šāda morāla atmoda ir nepieciešama Latvijā, krievalodīgo vidū, vai tas un Vitzelčies, ka tas nav iespējams bez morālas atmodas Krievijā, vai krievalodīgo sociālās atmiņa ir tik cieši saistīta ar Krieviju, kad, lūk, nekas nav iespējams, neko nevar mainīt Latvijā, kamēr Krievijā nav mainījies. Jā, pirmkārt, ar visu cīņu Zelčes kundze, es gribu pasvitrot, ka Latvija nav etniskas un politiskas grupas vienotas, kurus sauc par krievalodīgi, jo pusē nekādu politisko tiesību nav, tur ir nepilsoņi. Tātad tā ir nevis etniska, bet tā ir varbūt lingvistiska grupa. Pieņemt tādu aprakstu es nevaru. Nu, tas ir tā. Es, teiksim, esmu ukrainiete. Es, kā arī jūs, pieņēmu, ka nevisai daudzi, kas sēž šajā zālē, bet daudzi, kas staigā pa Rīgas ielām, ir padomju Latvijas produkts. Es visu mūžu nodzīvoju padomju Latvijā. Un es nesaskatu, ka es, būdama pēc izcelsmes ukrainietē, pēc izglītības zem krievu kultūras paspārnē, varbūt krieviete, ka es atšķiros ar to periodu pieņemšanu, atcerēm vai darbības no latviešiem, kuri vienlaikus mana vecumgrupa dzīvoja kopā ar mani Latvijas Republikā. Tas ir tas. Un, ja esmu ukrainiete, tad man kas jāsagaida, kamēr būs arī morāla revolūcija Ukraina. Nu, bija, bet tā bija īslaicīga. Labi. Es pateikšu tā. Mums vajag saprast, par ko mēs tagad vairāk uztraucamies. Tas ir kā ģimenē. Tad strīdas par to, kas pirms nedēļas neizmazgāja traukus. Ja, pēc nedēļas. Un visu šo laiku, kamēr viens neatzīs savu vainu, citi trauki būs netīri un stāvēs izlietnē. Viss. Kamēr tu neteiksi, kamēr tev nebūs morālā atmoda, un tu neteiksi, jā, es biju tā vainīga, kura neizmazgāja traukus pirms nedēļas, jo tev bija garāka darba diena, un es biju tā vainīga. Līdz tam laikam nemazgāsim traukus. Atvainojiet, bet tas ir apmēram tā, kā es sapratu šo iedzienu. Manuprāt, ir divas lietas, kuras ir grūti apējāmas un nav savienojamas. Otrais pasaules karš ir šausmīga traģedija gan latviešiem, gan krieviem, gan visai Eiropai. Bet krieviem, kuri sevi identificē ar lielo Krieviju, ar Krievijas nāciju, ar Krievijas tautu, ar Krieviju kā valsts, tā traģedija beidzas ar triumfu. Bet latviešiem, diemžēl, tas beidzas gandrīz ar nācijas pazušanas iespējām. Un tas ir divas ļoti dažādas lietas. Bet 91. gadā bija tāds moments, kad to varēja izdarīt tā, kā darīja Eiropā. Mēs visi sanākam kopā. Vācieši brauc uz Krieviju, uz tiem kapiem, Krievi brauc Vācija uz saviem kapiem, un vācietis
kurš grib visu naudu atdot, lai koncentrācijas nometni, tur iztaisīt muzeju. Ok. Bet 91. gadā notiek politiski procesi šeit Latvijā, kad viena brīdī Krievi šeit dzīvojošie pārtapa par mazakumu, kurai vēl bija atņemti arī pilsoniskas līdzdalības iespējas. Un, kas tas ir, jā, faktiski, tas bija sāpīgi tiem krievalodīgiem, kuri visu savu mūžu, tā kā es uzskatīju šo telpu, šo Latviju, kas savu dzimteni un savu māju. Tātad, 91. gadā tas moments, viņš nebija izmantots, lai atrastu kaut ko tādu, lai, nezinu, atsākt miera gājienu kopēju. Nav neizmantot. Bet visa Eiropas vēsture ir pilnā ar tādiem pretstatījumiem, un es domāju, ka pašlaik nav iespējas mainīt divu kopienu vēsturisko atmiņu. Nevar izņemt ārā no latviešiem vai no krieviem Latvijā dzīvojušiem kopienu vēsturisko atmiņu. Nevar. Bet var mēģināt uzsākt, veidot kādu jauno vēsturisko atmiņu, kopīgo, kaut no rītdienas. Bet pirms tam vajag ļoti stingro politisko rīcību. Bez tā nekas nesanāks. Tā, izklausās tā diezgan bezcerīgi pēc Irīnas. Ko Dimitrij saka? Ir kādas cerības atrast kaut kādas saskarsmes punktus, kaut kādas kopīgu skatījumu uz pagātni? Es vienkārši sēdēju un domāju, man gan patika, gan nepatika jūsu tēze par to, ka ja Krievijā nekas nenotiks, tad arī Latvijā nekas nav iespējams, par to morālu atmodu. Jo ja tā tas ir, es varētu tam piekrist, tad tas tiešām tādu baigi. Tad mēs varam vienkārši visi tagad iet mājās. bet ja nopietni, tad es tomēr mēģinu atrast kaut ko varbūt pozitīvu un domāt, ka tas tā nav. Un viens arguments, ko es tagad mēģinu noformulēt, varbūt ir tas, ka Krievijai ir ļoti liela ietekme uz krievalodīgo kopienu šeit un ir diezgan muļķīgi cīnīties pret to. Un mēs varam vēlreiz tur teikt, ka tā ir milzīga propaganda, bet piedošana, cilvēki skatās šos televīzijas raidījumus, viņi turpinās skatīties, tāpēc, ka tas ir viņa dzimtajā valodā. Tur neko nevar darīt. Un ne tikai tāpēc, bet arī tāpēc, ka tā ir cīņa par identitātēm. Ja? Un jautājums ir par to, kādu identitāti Latvija, mēs visi, piedāvājam šai kopienai, ko Viņikas kundze minēja kā krievalodīgo kopienu. Jo es piekrītu pilnīgi par to morālo atmodu, kas ir ļoti vajadzīga abām kopienām. Es pats esmu gatavs tai pievienoties. Bet es varu atmosties un es atmodos tikai tādā brīdī, kad es tiešām jūtos brīvs un es gribu to izdarīt. Nevis tad, kad pie manis atnāk mācītājs un saka, ir laiks nožēlot grēkus, savādāk tālāk netiks. Ja? Es tam neticu. Un tas pats arī attiecas uz visu kopienu. Mēs nevaram atnākt un teikt tā, mēs esam pārskatījuši atmiņu politiku, tagad jūs esat okupanti, davai beidzot šito sarunāsim, jūs to sapratīsiet, visi nožēlosim un dzīvosim laimīgi. Ja? Un, protams, ka citi atnāks, kā tas bija skolu reformu laikā, un tā, mēlos par to, ka viņi ir attīrījušies un turpinās skatīties pirmo Baltijas kanālu mājās klusiņām. Un citi vienkārši pateiks, ka viņi nekad nepateiks šo vārdu okupācija, viņi to nespēs izrunāt. Ja? Līdz ar to es domāju, ka ir jāsāk ar to, kādu mēs varam viens otram piedāvāt identitāti. Kas tajā ir, nevis vienkārši kā mēs nosauksim viens otru, bet kāpēc mēs nerunājam par to, ka Latvijas neatkarības atgūšana
atgūšanā bija arī ļoti liela loma krievalodīgai kopienai. Kāpēc mēs to neakcentējam? Jā, un varbūt šī ir viena tā daļa, kas var būt uz to politiku kaut kā iet, jā, un skatīties uz to, ka varbūt šī ir arī viena identitātes daļa. Bet kopumā es tagad domāju, ka es arī esmu iestrēdzis bišķiņ tajā etniskajā diskursā un netiek no tā vaļā. Es pats mēģinu tagad sēdēt un domāt, kurā brīdī man pēdējo reizi mūžā bija ieslēdzies kaut kas etniskais, jā, es tur tā. Un zinu, droši vien tad, kad man vienas ļoti tādas svarīgas un augstas institūcijas direktors Latvijā teica, ka es nevaru vadīt vienu diskusiju, tāpēc, ka es esmu krievs, tad man bišķiņ ieslēdzas tās, bet ne tāpēc, ka es esmu krievs vai es neesmu krievs, jā. Bet tāpēc, ka tas vienkārši ir necilvēcīgi. Un man vienalga, vai tur viņš varētu teikt, mums nepatīk, ka tev ir tur blondi mati vai vēl kaut kas, jā, vai tavs vecums. Man arī ieslēgtos tas pats, ka tas vienkārši ir necilvēcīgi un netaisnīgi, teiksim tā. Jā, un tas pats arī mans piemērs par to latviešu valodu skolās, arī man šķiet, ka tas vienkārši ir netaisnīgi un tam ir mazāk sakars ar etnisko. Un tāpēc varbūt mums ir tiešām jādomā par to, ko arī Vita Zelča teica par cilvēku un par tām morālām vērtībām, kam ir jākļūst par ļoti tādam realistiskam, nevis tā, ka mēs vienkārši runājam, tāpēc, ka tas ir patētiski un skaisti. Lomdorf kungs, ko mēs varam piedāvāt Latvijas iedzīvotājiem, lai viņi atrastu to kopīgo valodu? Jūs teicat, ka vēstures un atmiņas politikai jābūt vērsts uz saliedētību. Ko jūs piedāvājat? Kā mēs varam beidzot tiem latviešiem un krieviem dzīvot kopā saticīgi un uz kopīgām vērtībām? Te jau viss ir izteikušies un ir pateikuši gandrīz viss, ko es būtu varējis pateikt, bet es atļaušos šo un to komentēt. Katrā ziņā Vits Zelčs komentārs par morālo atjaunošanos ir ārkārtīgi svarīgs. Ja mēs paveramies šajā pagātnē Latvijā, sākot ar 39. gadu un vēlāk, ir viens vienīgs morāls jautājums. Un šīs trīs okupācijas varu maiņas, šīs atbrīvošanas, šīs apspiešanas un šīs manipulācijas pašu par sevi. Un tas, kā mūsu tautas, un es domāju šeit Latvijas tautas visplašākā nozīmē pilsoņu kopumu, kādā veidā un kādās morālas dilemmas priekšā cilvēki tika nostādīti. Kaut vai tikai karojot abās pusēs, bet nebija jau tikai karošana, bija arī karš pēc kara, bija partizānu karš, kurš no vienas puses bija nacionālās atbrīvošanas cīņas, no otras puses tā bija ārkārtīgi nežēlīga. Tā bija kaimiņš daudzos gadījumos pret kaimiņu, kas normālos dzīves apstākļos, normālā valstī, un es Petrenko kungam pilnīgi pievienojos, normāla valsts, kas labi uztur, tur tev ir šīs politiskās galējības vai politiskās atšķirības diezgan bieži izstrādājās demokrātiskā veidā, kamēr šajos ekstrēmos apstākļos tas nav iespējams. Un mums ir vispirms jāievēro tas, ka šajos ekstrēmos apstākļos, ka šīs morālās dilemmas mēs esam nesuši līdz, ieskaitot to, ko šeit minēja par viktimizāciju. Un tikko tu sevi viktimizē un nostādi par cietēju, tev dažreiz pietrūkstās otras dimensijas, kā arī šī cietēja tauta vai cietēja tautas daļa arī var būt darītāji. Tas ir, piemēram, vācu vēsturē ļoti daudz. Tie ir tie darītāji, kas darīja pāri, un tie ir tie cietēji. Bet vienā un tādā pašā tautā var būt abi divi. Un tāpat šī viktimizācija, tas ļoti izskanēja, patās šeit šī viktimizācija. Mēs cīnījāmies ar jums 1991. gadā par neatkarību, un jūs mūs atstājat savam liktenim vairāk vai mazāk un nedavāt mums šo pilsonības tiesību, šīs līdzlemšanas tiesības. Te mēs aizmirstam tos 50 gadus. Un šo 50 gadu laikā mums jāatcerās, kā Latvijas tautā, mūsu tautā,
kura zaudēja savu neatkarību 1940. gada 17. jūnijā, nebija iespējams veidoties kaut kādai normālai atmiņu, kopīgai atmiņu kultūrai. Tā bija katrā ģimenē varbūt individos atsevišķi pārdzīvojumi un piedzīvojumi. Protams, tie lielie notikumi, kā karš, partizānu karš, deportācijas un tā tālāk, tie nozīmē kaut ko. Otra lieta, kas nozīmē, bija tas, ko mēs bijām zaudējuši. Un man liekas, ka atjaunojot neatkarību ļoti uzkrita tas, ka mēs it kā centamies atgriezties 1940. gadā. Mūsu atmiņa, arī Latvijas tautas atmiņa, lielā mērā ir saistīta ar šo skaisto valsti, kuru mēs pazaudējām. Un daudzreiz mēs netiekam pāri tam, ka ir pagājuši šie 50 gadi, un šos 50 gadus mēs neesam varējuši izvērtēt citādi kā tikai emocionāli. Un katrā ziņā emocionālais ir šis moments, ka atmiņu kultūra ir noteikti balstīta mītos, leģendos, nostāstos, stāstos un visā tanī, ko mēs it kā atceramies vai kā tauta, vai kā individi, vai kā ģimenes un tā tālāk. Bet tā ir ļoti noturīga. Tā ir ārkārtīgi noturīga, un it sevišķi viņa ir noturīga kā daļa no mūsu identitātes. Un kā daļa no mūsu identitātes, katrā ziņā mēs viņu mēģinām aizsargāt, un mēs viņu mēģinām aizsargāt atkal šajā brīdī, kad mēs jūtamies, ka mēs esam viktimizēti. Katrā ziņā tas ir tas, ko es domāju par šo nākotnē virzītu atmiņu politiku. Mēs esam 20 gadus bijuši tagad neatkarībā. Tas ir tikpat ilgs laiks, kā mēs bijām neatkarībā pirmo posmu. Bet mēs neesam šajā atmiņu politiku tikuši tālāk. Mēs daudzos gadījumos vēl vien vēršamies tālākā pagātnē, nekā cenšoties veidot šo atmiņu politiku iepratī tam, kas tagad ir noticis vai kas notiek. Iestāšanos Eiropas Savienībā un tā tālāk. Un tā tālāk. Šeit mēs neesam pietiekami veltījuši uzmanību. Un galvenais ir, kā mēs tiekam pāri, un tas ir tas svarīgais. Un šī diskusija, paldies Dievam, notiek racionāli, nenotiek emocionāli, bet tikko mēs ķeramies atmiņu politikai, mēs kļūstam emocionāli. Man nav problēma, godīgi sakot, kaut arī es to varbūt maz nedrīkst teikt. Ja Nils Mušakovs atnāk uz muzeju un paskaidro, ka viņš jau ir vairākas reizes bijis okupācijas muzejā, bet citā kontekstā viņš vārdu okupāciju nelieto. Bet tas, ko viņš apraksta, principā nozīmē to pašu. Latvijas neatkarības zaudēšanu. Un tas ir varbūt tas neatņemamais minimums, ko mēs visi varam sagaidīt. Ka šī Latvijas valsts pazaudēja savu neatkarību, viņa de jure turpināja pastāvēt, šī ir turpinājuma valsts. Un kā, vai mēs to saucam par okupāciju, vai nelegālu aneksiju, vai par ko, ka tas ir svarīgs punkts, ko mēs nevaram atņemt. Jo tie ir šīs valsts juridiskie, morālie un īstenībā arī reāli pamati. Respektīvi šīs valsts atzīšana par to, kas tā ir. Un no tā punkta mēs varam sākt runāt par ļoti daudz ko, bet par kaut kādu minimumu mums ir jāvienojās. Un šī ir tā politika, ko es domāju, vai šī atmiņu politika, ko es domāju vērst uz nākotni, ka mums jāskatās, kāda tā būs pēc 20 gadiem, un ir sevišķi, kāda tā būs attiecība uz mūsu darbību pasaulē un Eiropas Savienībā. Un šajās saistībās pavēršot visu vairāk uz to, kur mēs tagad esam, uz kurien mēs ejam. Es vēl gribēju jautāt par Latvijas-Krievijas perspektīvām atrast kopīgu valodu, bet varbūt es vispirms došu iespēju, jo Krievija šeit tika piesaukt vairāk kārt kā ļoti svarīgs spēlētājs, bet ņemot vērā, ka mēs esam stundu jau runājuši, es domāju, būtu tikai taisnīgi atļaut arī publikai uzdot jautājumus vai komentēt. Lūdzu, jautājumu vai komentāru no zāles. Lūdzu. Un lūdzu lietojiet mikrofonus.
Paldies, man sauc Kristaps Ozoliņš, es esmu no jauniešu organizācijas Telas. Un lieta, ko es vēlos atzīmēt šajā sakarā, ir varbūt skolas loma un vēstures mācīšana skolās, bet nevis, kā jūs teicāt, kā vieta, kur valsts diktē vēsturi, bet kur patiesībā valsts un skolotāji un vispārējā sabiedrība aicina uz faktuāli pamatotu diskusiju par vēsturi un tieši tā vēstures interpretāciju. Un, manuprāt, tā ir vieta, kur ārkārtīgi daudz cilvēku var mācīties, ne tikai to faktuālo aizmuguri par tiem notikumiem, kas ir bijuši, bet arī ārkārtīgi lielu cieņu un izpratni pret citu cilvēku viedokļiem. Kaut vai paskatoties uz zināmā mērā pat tādā vēstures kontekstā neitrāla daļa kā historiogrāfija un kā tā veidojās. Ka patiesībā arī akadēmiskā vidē un laika ejot viedokļi, kas ir autoritatīvi, nākot klājā jauniem pierādījumiem, tiek atzīti kā varbūt netik spēcīgi un nāk kaut kas jauns klāt, un tad cilvēkiem ir iespēja novērtēt, kas tad ir tas. Un ja tas pat nepalīdzēs varbūt veidot vai mainīt to vēsturisko izpratni, kas ir pašreiz, tad vismaz būs tas pozitīvais efekts, ka cilvēki tiešām mācīsies labā veidā un konstruktīvā veidā par to diskutēt. Un tā nākošā paudze, pat ja viņiem būs šī vēsturiskā atmiņa par tiem 50 gadiem un vēl atšķirīga dažādām kopienām, tad vismaz tās būs respektētas no abām pusēm. Ja? Un tas var būt tas veids, kā mēs dabūjam tās abas puses kopā. Paldies! Lūdzu, varbūt es pāris cilvēkiem ļaušu izteikties, uzdot jautājumus, un tad došu iespēju ekspertiem rēģēt. Lūdzu. Mārtiņš Kaprāns, Latvijas Universitāte. Es gribēju reaģēt uz Dmitriju. Tas ir principā ļoti pieņemams postulāts, ja runā par šodienas Latvijas realitāti un to, kā Latvijas atmiņu politikai vajadzētu veidoties. Un ļoti labi arī skan no tādām liberālām pozīcijām par to, ka vajag sabiedrībai pašai ļaut veidot atmiņu politiku. Bet es tai pašā brīdī ļoti arī gribētu piekrist Nolendorfa kunga teiktiem par to, ka ir mūsu kaut vai 20. gadsimtā, vai pat neņemot 20. gadsimtu vispār Latvijas vēstures kontekstā runājot, jāatrod šie te kaut kādi pieturas punkti, kurus, diemžēl, nevar uzticēt tikai sabiedrībai pašai veidot, bet kur ir jānāk, es tā izteikšos ļoti tagad no varas pozīcijām, no augšas jānāk spiedienam. Tas pats 40. un tā pati okupācijas jautājums vai arī deportācija jautājums. Mēs nevaram tikai paļauties uz to, ka sabiedrība pati nāks un gribēs atcerēties. Varbūt viņi maz negribēs, jo pēc tā ir negatīva pieredze, viņi negribēs par to atcerēties. Bet tā pašā brīdī tā ir ļoti svarīga no nacionālās identitātes pozīcijām, ļoti svarīgs jautājums, kuru vajag tieši no atmiņu politikas, no valstiskās iejaukšanās politikas viedokļa veidot. Tā kā nevar visu norakstīt tikai uz šo te sabiedrības pašorganizēšanos. Nevienā pasaules valstī nav tā, ka būtu tikai atmiņu politika šajā līmenī, pat Vatikānā tā nav. Tā, bija vēl 3 cilvēki, kas bija daudz cilvēku. Tā, vispirms Valdim Liepiņam lūdzu paņemiet. Paldies, mans vārds ir Valds Liepiņš. Es gribētu, ka jūs izskaidrotu to jēdzienu krievalodīgā kopiena, bet tai pašā laikā jūs sakat krievu kopiena. Es domāju, ka tur var būt diezgan liela pārpratuma, jo ne visi krievalodīgie būs krievu kopienā. Tas ir numur 1. Otrs ir par to, ka nevar mainīt to vēsturisko atmiņu. Es tam piekrītu. Es domāju, ka viņi nevar mainīt, bet viņi var mainīties. Un valsts politika būtu tāda, kas dotu iespēju pārunām, lai mēs viens otru labāk saprastu. Es arī varu labi saprast, būdams kārtīgs patriotisks latvietis, ka Krievija šausmīgi daudz, respektīvi Padomju Savienība šausmīgi daudz zaudēja. Un taisnība no vienas puses saprast, kāpēc gribētu svinēt 9. māju kā tādu, kur ir Hitlers piekauts kārtīgi, zaudējis karu. Tā pašā laikā es manu arī, ka tur grib cilvēki kaut kā svinēt to, ka tad arī Latvija bija kaut kā atgriezās Krievijā. Ja? Tas bišķi pārspīlēts ir. Bet es domāju, ka mēs varam svinēt pozitīvi kaut ko, nevis noliegt kādam citam kaut ko. Un tāpat to mieru gājienu. Miļā Viņikas kundze, padomājiet, pirms dažiem gadiem, jūs teicāt, 91. gadā, bija Tautas fronte un bija Interfronte. Vai jūs tiešām domājiet, ka mēs iesim kopā mieru gājienā abi divi? Es domāju, ka tas vispārīgi nebija iespējams.
Un, lai šitādas lietas vispārīgi varētu risināt, ir jābūt laikam. Un man liekas, ka Otrais pasaules karš šī Eiropas daļā vēl ar vienu nav īsti beidzies. Es dzīvoju Anglijā, es dzīvoju Kanādā. Kanādā par tādām lietām gandrīz nerunā. Šeit gandrīz katru dienu par to kaut ko var dzirdēt. Tā kā jādod laiks, un ir piemēri. Es domāju, Anglija un Īrija, cik ilgi viņiem ir gājis, viņi tomēr iet to ceļu, tā piedošana ir, bet galvenais, es nezinu, vai būtu, jūs teicāt, vai kāds citreiz, tā vienkārši jābūt tolerantam. Mums ir jājūt, ka tas cilvēks man dzīvo blakus, un viņam ir citi uzskati. Viņam ir tiesības uz to, bet man ir tiesības mierīgā garā mēģināt viņu pārliecināt, ka varbūt mums abiem ir daļa no taisnības un arī daļa kļūdamies. Paldies. Tā, man tagad ir vairāk cilvēku sarakstā. Sarmīta Elēta iepazīstinot Mariju Golubē, bet es gribu dot iespēju ekspertiem reaģēt uz teikto, dažkārt bija diezgan specifiski tēmēt. Lūdzu, Irīna. Jā. Paldies, Liepiņa kungs, par tiem krieviem un krievalodīgiem. Es paša sākumā jau teicu, ka 95. gadā Cileviča kungs ievadīja politiskajā diskursā jēdzienu krievalodīgais. Es esmu krievalodīgā, ukrainiete, Latvijas pilsonē, un es par savam identitātam varu stāstīt daudz un vairāk. Mēs par krieviem te varbūt Dmitrijs drusku pārsteidzas, jā, mēs runājam par krievalodīgiem. Bet par miera gājienu es gribu atbildēt. Redziet, kas pa lietu. Gan Tautas frontē, gan Interfronts, viņi veidojas ļoti dažādi, un tas bija ne tikai pozīcija un pretpozīcija, tā bija savu vērtību aizstāvēšana. Bet tad, kad kā saka Krievi, nakanu, tātad viens jautājums bija uzstādīts, vai jūs esat par neatkarīgo Latviju vai pret? Tad skaļa balsī, kas runāja, tie, kuri bija par, un līdz ar to viņi varēja iet miera gājienā. Un atbildot ļoti emocionālam jaunietim, kas teica, ka nevar atstāt sabiedrībai iespēju pašai lemt, vai tā, vai šitā, vajag interpretēt to notikumu, teiksim, 40. gadu. Es varu pateikt, ne tikai jūs tā domājat. Treša reiha kancelēja bija ideoloģijas ministrija, kuru vadīja viens pazīstams kungs, jūs zināt, un Karļa Ulmaņa laikā arī bija tāda nodaļa, kura veidoja valsts politiku un ideoloģiju, un kura, starp citu, visas novados izplatīja tādas skrejlapas, es lasīju ļoti interesantu pētījumu, kā saukt vadoni. Ne tikai interpretēt kādu noteikumu, bet arī kā saukt vadoni. Tāda struktūra bija arī Staļina valdībā. Un ziniet, man jūsu piedāvājums nav pieņemams, viņš man nepatīk. Paldies! Es ļoti īsi varbūt rēģēšu uz to, ko Mārtiņš teica. Es varu tev piekrist, ka, protams, kaut kādiem tiem punktiem jābūt un tiem jānāk no vēsturniekiem, noteikti no tas eksperta kopienas, bet tas, ko tu piedāvā, man nedaudz atgādina likumu, kur rakstīts, ka sabiedriskajai televīzijai noteikti ir jārāda dziesmu svētki un tur vēl kaut kādus nacionālas svarīgus notikumus. Man liekas, ka tas nav jāraksta likumā, jo ja sabiedriskais mēdījis to nedara, tad tas nav sabiedriskais mēdījis, viņš ir ļoti pats par sevi slikts. Un tas pats, ja cilvēks nesvin vai nedomā kaut ko tanī dienā, kad ir Lašplēša diena, tad kaut kas viņam nav kārtībā. Nevis tam, kas no augša viņam pasaka, šodien ir Lašplēša diena, un iegaumē, kas ir Lašplēša diena. Tas man liekas. Un tas, ko teica Kristap, es piekrītu arī, bet tur ir vēl viens jautājums par to, ko bērni dabūja tad, kad viņi jau atnāk uz skolu mācīties vēsturi. Tā liela socializācija, ko viņi iziet ģimenē, un tur ir, man interesanti arī jūsu viedoklis, kā jūs domājat, vai tas iet pretrunā. Ja cilvēks atnāk ar savu jau viedokli par to, kāda ir vēsture, kas ir Otrais pasaules karš un tā tālāk, cik daudz var skola viņam kaut kā dekonstruēt šo vai piedāvāt. Un es nerunāju tikai par krieviem, par krievalodīgajiem un krieviem, bet arī par latviešiem. Kā jums šķiet? Jā.
Ja es drīkstēju tā uzdot jautājumu. Ļoti Nedrīkstēju, bet labi. Paldies, es centīšos atbildēt tīri no savas pieredzes, ka tajā brīdī, kad es mācījos vidusskolā, man bija iespēja mācīties 2 dažādās izglītības programmās. Viena bija Latvijas nacionālā programma, otrs bija starptautiskais bakalaurāts, kas ir starptautiski veidot programmu ar stipri savādāku, citādāku struktūru. Un starptautiskajā bakalaurātā ir tieši šis lielais uzsvars uz kritisko domāšanu, ja? Un uz to uzstādījumu, ka nav konkrētas atbildes vēsturē. Un es pats sevi arī pieredzēju to, kā mainās mans uzstādījums, kā es redzu vēstures notikumus kā tādus, nevis kā absolūtas patiesības, bet gan kā interpretējam faktu kopumu, arī mums bija ļoti, ļoti interesants diskusijas klasē par Pirmā pasaules kara cēloņiem, kur mēs dalījāmies grupās pārstāvot katru no valstīm, kas konfliktēja savā starpā. Ja? Un tad līdz ar to tu iemācies patiešām, varbūt tieši tā, tu paņemot, to otru pusi pārstāvot, es tagad neesmu vairāk nacionāli noskaņots latvietis, ja? Es patiesībā esmu komunistiskās partijas funkcionārs, 30. gadu beigās. Es paņemu to viedokli un cenšos viņu pētīt. Ja? Un varbūt es atrodu kaut ko tādu, kas pasaka, hei, man kā nacionālam latvietim nebija taisnība. Un tajā brīdī, lai tu ietu pretī faktam, ko tu esi atradis dokumentā, ja? Tur tiešām ir jābūt... Jā. Es domāju, ka tas varētu strādāt ilgtermiņā, un tas arī beigās patiesībā varētu arī otrā virzienā, ka cilvēks, kurš mācās skolā kritisko domāšanu, viņš arī viņa ienes atpakaļ ģimenē, kur tā vēsturiskā apziņa ir droši vien daudz spēcīgāka, jo paši šie cilvēki ir pieredzējuši šos notikumus uz sevi. Ja? Tā, man bija vēl 3 jautājumi, vai jūs gribētu uzreiz atbildēt, varbūt varam pataupīt tās atbildes, jo citādi mēs nepaspēsim. Varbūt šeit Sarmīte Elēt. Jā, turpinot to, ko Sarmīte Elēt, ko kolēģis pat teica par kritisko domāšanu, jā, plus, manuprāt, demokrātiskas valsts sociālā atmiņa balstās uz patiesiem faktiem. Tam ir jābūt tam principiālam uzstādījumam, jo var būt arī manipulatīva sociālā atmiņa. Bet viena demokrātiskā valstī ir jābalstās uz patiesiem faktiem. Un Nolendorfa kungs minēja šo būtiski svarīgo faktu, okupācijas faktu. Un kamēr mēs netiekam līdz šī faktu atzīšanai, tur jau rodas tā problēma. Mēs varam sadoties rokās, mēs varam draudzēties, bet atkal un atkal, pat ja mēs negribam, pagātnē neatrisināti taisnīguma jautājumi met mūs atpakaļ. Valds Liepiņš pat minēja īrus un angļus. Pat pirms mēneša karaliene Elizabete pirmoreiz 100 gadu laikā bija Īrijā, lai aizietu uz vietu stadionu, kur Briti pirms 100 gadiem apšāva mierīgos īru futbola cienītājus. Ja? Tā bija viena neatrisināta taisnīguma lieta starp šīm 2 nācijām. 100 gadu pagāja, tas bija jāatrisina. Es nepiekrītu tam, ka sociālā atmiņa veidojas, mēs visi kopā to veidojam. Bet saprotiet, 45. gadā vācieši nesadevās rokās ar ebrejiem un nedevās draudzīgi pretī vienai labākai Eiropas nākotnē. Vispirms vāciešiem denacifikācijas programmu uzspieda amerikāņi, pēc tam tā kļuva par daļu no viņu identitātes un pagāja pietiekami ilgs laiks, kamēr viņi tiešām varēja sadoties rokās ar ebrejiem un teikt, mēs pārstāvam vienādas vērtības un tā tālāk. 90. gadā, tad, kad atjaunoja neatkarīgo Latvijas valsti, viens no ļoti reljefiem latviešu nācijas atmiņas stāstiem bija ebreji, bija tie, kas izsūtīja un slepkavoja latviešus 40. gadā. Tātad, un tas bija viens stāsts, kur atsevišķiem patiesiem notikumiem bija uzklāta virsū nacistu propaganda. Tātad baigā gada propaganda. Bet tas bija viens stāsts, ar kuru mēs, tā teikt, dabūjām atpakaļ savu neatkarīgo valsti. Un saprotiet, tas nebija tā, ka nācija vienkārši tā sadevās rokās un draudzējās. Tie bija ļoti nopietni, tā skaitā politiķu pūliņi,
ļoti smagās diskusijās, kamēr šis stāsts tika pārlausts. Un kamēr Gunts Ulmans, mūsu pirmais prezidents, aizbrauc uz Izraēlu un atvainojās par to, kas ir noticis. Ja? Sociālo atmiņu veido, sociālā atmiņa ir jāveido dažādos līmeņos. Tā ir jābalstās demokrātiskā valstī uz patiesiem faktiem, tajā piedalās daudz spēlētāji, bet tajā ir jāpiedalās arī atbildīgiem politiķiem. Un pēdējais piemērs, kas izriet no tā, kā mēs interpretējam vēsturē notikušus faktus. Vai jūs varat iedomāties, ka Parīzes mērs 2010. gadā dodas uz vienu centrālo laukumu, lai atzīmētu vācu okupācijas sākumu Francijā? Nosvinētu jubileju apaļo. Nevarat. 2009. gadā Nils Ušakovs devās atzīmēt padomju otrās okupācijas tanku ierašanos Rīgā. Jūs saprotiet, cik atšķirīgas un nesamierināmas ir šīs atmiņas, vai ne? Un tāpēc uz Nila jautājumu, kas būtu darāms, vai, teiksim, kas būtu bez viss tā, kas jau ir teikts, un ka mēs piekrīt, man liekas, vēl viens svarīgs ceļš ir atrast punktu ārpus, jo tad, kad ir it kā, kā mēs zinām, atšķirīgas puses, ir jāmeklē punkti ārpusē. Un tas punkts ārpusē ir Eiropas kopējā atmiņa. Punkts ārpusē ir Eiropas kopējā atmiņa, kas ieliek Centrālu un Austrumu Eiropu, Krieviju un Eiropu vienā kopējā stāstā. Un šajā stāstā vienādi tiek nosodīts gan nacisms, gan komunisms. Un tas varbūt mums var iedot vienu citu punktu, jo kā šeit arī, man liekas, pamatoti tika minēts, kamēr Krievija nepārvērtē, un ziniet, par tām morālajām apgaismībām, es ieteiktu tādā pragmatiskākā līmenī palikt, iztiksim bez morālām apgaismībām. Bet vienkārši, kamēr Krievija, atšķirībā no Vācijas, nav izvērtējusi savu pagātni, skaidrs, ka šos jautājumus, jo, teiksim, šis Krievijas sociālās atmiņas mīts, šī mīta pamatā ir kaut kas pilnīgi cits, ja drīkst vēl pusminūti. Pilnīgi nejauši. Krievijas modernās mākslas paviljonā. Es atvainojos Venēcijā, bet tur bija bienāla atklājuma, man tur bija jābūt. Tur bija ļoti interesanti Krievu mūsdienu mākslinieku izstāde, un tur es nejauši paņēmu manifestu. Vienu Krievu mākslas teorētiķa manifestu par postkoloniālismu. Un viņš pateica interesantu lietu, ko es nebiju iedomājusies. Postkoloniālisma diskurss lielā mērā balstījās kādreiz teorētiski uz marksismu, bet tika attīstīts kā kapitālisma kritika. Un no šī viedokļa skatoties, Padomju Savienība bija ne jau koloniāla valsts, tā bija tā pareizā valsts. Un tagad, 90. gadā pēc Padomju Savienības sabrukuma, un viņš runā no Krievu viedokļa, tā problēma ir, ka šī postkoloniālisma, diskurss vai analīze nekad nav tikusi piemērota nec Krievijai, nec Centrāla, nec Austrumu Eiropai. Un vienkārši tas, ka tas nav noticis, mums nav ļāvis iespējams vēsi bez morālām apgaismībām, ļoti pragmatiski iziet cauri 20. gadsimta vēstures notikumiem, lai nonāktu pie faktiem un šī taisnīguma. Paldies! Tagad vārds jums ļoti ātri, lūdzu, jums laiks strauji iet uz beigām. Ieva Strode, tad Marija Golubeva, tad Viedas kultūra. Pirmais, ko es gribētu teikt, man ļoti mulsina fakts, jo vārds atmiņa parasti tiek saistīts ar kaut kādiem personiskiem pārdzīvojumiem, personisko uztveri, un viņš neizbēgami ir emocionāli piesaistīts, līdz ar to atmiņas politika šķiet tāds, principā, ja ne oksimorons, tad es domāju, kas ir mērķis atmiņas politikai? Viena pareiza oficiāla atmiņa, vai ne?
Un tas jau nu vēl, ka es nezinu, tur Hitlers vai Staļins, bet uz Orwella tas pilnīgi noteikti vēl, ka mēs modificējam atmiņas, lai panāktu vienu īsteno un pareizo. Un otrs, tas, par ko tiek runāts, ir neizbēgami tās vērtības, kurām mēs pieturamies tagad. Viņas ir saistītas ar to, kā mēs interpretējam pagātnes notikumus. Un šajā brīdī ir tā, ka mēs nevis, piemēram, no šī brīža pozīcijām, mēs vienojamies par šī brīža vērtībām, kas ir normāli demokrātiskajai valstī, un mēģinām izvērtēt 40., 41. gada vai 34. vai vēl nezinu, kura gada notikumus. Mēs pārnesam to kara lauka loģika, tās kara lauka vērtības un mēģinam veidot šī brīža vērtības. Un skaidrs, ka tā kā šīs atmiņas ir emocionāli piesaistītas un tā brīža kara lauka loģika, pie kuras katrs pieturas, tas atskaites punkts katrai grupai ir savādāks, skaidrs, ka nevar nonākt pie šī brīža vienotām vērtībām. Līdz ar to varbūt produktīvāk būtu runāt, kas ir tas, par ko var domāt mūsdienā, kā mēs varam vērtēt 40., 41. vai 34. gadu, un to arī skatīties, jo tam gan var pieiet, un tā jau ir vēstures interpretācija, un tam nav īsti sakara ar atmiņu. Tā. Marijai Golubevai tad viedais kultūrants. Paldies. Man šķiet, ka ļoti būtisku vārdu pieminēja Nolendorf kungs, īstenībā divus. Tas ir pāri darītājs un cietējs. Un man šķiet, ka visa problēma būtu tikai tajā, kad mēs kādreiz nonāksim pie tā, kā vairākums Latvijā dzīvojuši cilvēku nebaidīsies izmantot vārdu okupācija, tas būtu labi, bet tas nav reāli, jo realitātē tā atmiņas politika veidojas ap ļoti daudziem faktiem un iedzieniem, nevis tikai ap vienu okupācijas faktu. Un tas, ka vēstures pētniecībā Latvijā ļoti sekundāra, ja neteiktu tāda vispār marģināla loma, ir izpētē par kolaboracionismu un par to, kāda ir individuālas vainas izpratne šajā kontekstā. Es tagad nerunāju vairs par kriminālu individuālu vainu, bet drīzāk par to, kā ir bijuši konkrēti cilvēki, kas ir sadarbojušies ar režīmu un kas ir darījuši noziegumus, un ir konkrēti cilvēki, kas ir cietuši, un tas abas nav etniskas kategorijas. Jo ļoti būtiski kropļo Latvijas politisko diskursu tas, ka šis abas tiek uztvērtas kā etniskas kategorijas. Un man šķiet, ka kamēr vēsturnieki vairāk neieguldīs laika tajā, lai padarītu šīs zināšanas plaši pieejamas sabiedrībai, nevis tikai savā šaurā lokā. Es Igaunijā pašlaik varu pamanīt daudz vairāk pētījumu par kolaboracionismu, kaut vai par to, kā tika lemts, kurš ir kulāks kolhozā un tam līdzīgi. Man šķiet, ka zināmā mērā tas varētu nākt par labu arī Latvijas sabiedrībai. Paldies. Tā, man ir vēl 3 cilvēki sarakstā. Vispirms viedas kultūra, tad tas kungs, un tad jūs, un tad mēs dosim pēdējo vārdu ekspertiem. Jā, viedas kultūras. Man liekas, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs atšķirtu vēsturi un vēstures interpretāciju no komunālā un sociālā atmiņa. Tāpēc, ka vēsture ir pretrunīga, ir daudzveidīga, ir komplicēta, un tur ir daudz dažādas interpretācijas. Bet turpretīm sociālā atmiņa vienmēr mēģina stāstu vienkāršot un izraisīt emocijas. Tātad tās dienas, kur mēs atminam pagātni, kur sanāk tūkstošiem cilvēku, vai tie krievrunīgi, vai latviešu runīgi, vai angļu runīgi, tā vienmēr vienkāršo pagātni. Un viņi ne tikai vienkāršo pagātni, bet viņi arī pagātni var pilnīgi apgriezt otrādi. Un es jums došu vienu piemēru no angļu vēstures, kas nav šī kontekstā tik emocionāli. Proti, kā angļi, tie vēstures politiķi pārvērta the spirit of Dunkirk. Kas notika iekš Dunkirk 1940. gadā bija, kad vācieši sakāva un uzvarēja angļus. Bet tādā sabiedriskā atmiņā to atcerās kā angļu uzvaru. The spirit of Dunkirk. Lai gan tur nebija nekāda uzvara, tur bija zaudējums. Un man liekas, to mums vienmēr ir jāatcerās, un tāpēc tieši tik ļoti svarīga tā
vēstures mācības skolās, ne tikai pulcēšanās pie statujiem. Paldies. Tā, tagad mums ir pēdējie divi šie kungi, un tad mēs pabeigsim. Ļoti īsi lūdzu. Centīšos. Normons Broks. Daļai mans komentārs sasauksies ar iepriekšējiem runātājiem. Es gribēju atzīmēt, ka man patīk tā viņas kundzes piezīme par oportunismu attiecībā uz kolēģi, jo, manuprāt, mēs nevaram tikai paļauties uz to, ka mēs dzīvosim demokrātiski, drošīgi, ar liberālā vidē, ar liberāliem uzskatiem, un viss notiks pats no sevis. Jo līdzīgi kā ekonomikā ir vajadzīga, liberālā ekonomikā ir vajadzīga valsts kaut kāda regulējoša loma, tāpat arī jebkurā citā nozares politikā, vai tas būtu par vēsturi šīm atmiņām, vai valodu, vai vēl jebko citu, noteikti ir kaut kāda gudra, tālredzīga valsts politika nepieciešama. Un kā to veidot? Acīm redzot, visu dažādo kopienu cilvēkiem, ir tīpaši tās inteliģences pārstāvjiem, pasniedzējiem, ir jānāk kopā un par šiem jautājumiem jādebatē un jāveido šī gudrā politika un ilgākā termiņā arī veidosies šī vēsturiskā atmiņa. Un pavisam īsi par šiem datumiem strīdīgajiem, ko arī Eilerts kundze pieminēja un arī vēl citi runātāji. Acīm redzot, ir sabiedrībā tomēr jāpanāk kaut kāds konsensus un pretīm jāpanāk no abām pusēm. Jo ir tāds datums kā 1. jūlijas, kad vācieši ienāca Latvijā. Ja? Bija, kas gribēja to svinēt ar entuziasmu un tam līdzīgi. Mēs izslēdzām cilvēku momentā no partijas, jo tas nav īstais datums. Kaut arī 1. jūlijā daudzi dejoja, bija ielās Latvijas karogi, ieroči bija nolikti kaudzēs, cilvēki uzticējās, bija svētki. Pagāja nedēļa, svētku vairs nebija, bija stingra, pedantiska vācu kārtība un attiecīgs režīms. Ja? Mēs šo 1. jūliju neatzīmējam, un biedrs tika momentāli izslēgts par šādu te mēģinājumu. Ja? Te pašā laikā daudzi atzīmē 13. oktobri, kas nav viennozīmīgs, un vēl arī par citiem datumiem varētu debatēt. Es piekrītu tai domai, ka, laikam Liepiņkungs, ko teica, ka brīžiem ir iespējas, ka Latvijā Otrais pasaules karš vēl nav beidzies. Lai gan Eiropā, ja atceramies Francijas ārlietu ministra priekšlikumu 59. gadā Šūmana, un kas bija priekšvēstnesis Eiropas Savienības veidošanai, vācieši, francūži, briti un citi, kas karoja dažādās frontes pusēs, šobrīd 8. datumā noliek ziedus un piemin visus kara upurus, kuri bija gan Staļina, gan Hitlera divu noziedzīgu režīmu sadursmes rezultātā ierauti vienā vai otrā pusē. Te jau arī pieminēja, ka gan kaimiņi, gan brālis pret brāli vai tēvs pret dēlu bieži vien bija spiests cīnīties vienā vai otrā pusē. Un līdz ar to, vai nevajadzētu tomēr mūsu dažādo politiķu un inteliģences pārstāvjiem tomēr aicināt sabiedrībai izvēlēties tādu neitrālu datumu, kad atzīmēt Otrā pasaules kara beigas, un mēģināt nonākt pie kāda vienota viedokļa un panākt no abām pusēm solīt pretī. Jo šobrīd, ko mēs svinam īsti 9. Man liekas, ka krievvalodīgajiem, kur ir ļoti daudz dažādu cilvēku, ir ļoti daudz cienījumu datumu, ko atzīmēt. Bet varbūt vienojamies par kādu datumu, kad mēs pieminam kritušos. Mums ir sakopti vācu kapi ar vēstniecības palīdzību, mums ir padomju karavīru kapis sakopti ar vēstniecību palīdzību, vēl ir pat turku kapi no senākiem kariem Latvijā un tam līdzīgi. Par to neviens pat radikālākie nacionālisti necīnās. Mēs pieminam šos cilvēkus, bet jautājums, ko mēs svinam 9. datumā? Paldies. Paldies. Un pats pēdējais jautājums ļoti īsi. Very briefly, please. I have to ask this in English. Neizinu latviešu. After I visited the Occupation Museum in 1998, I sent Professor Nollendorf an email which remains unanswered. So I was wondering if you could send an answer after 13 years. I was very disturbed by there being only one tiny little display talking about the Germans manipulated malleable elements in the Latvian population to implement their genocidal plans against Latvia's Jewish population.
when it is very well known from books like Max Kaufmann, and you need only go to a website like holocaustinthebaltics.com, that there was massive enthusiastic participation in genocide here as it was in all over Eastern Europe. And Professor Nollendorf need only talk to a classmate of mine who is the assistant editor of publications in the U.S. Holocaust Memorial Museum, or my former lawyer in Latvia, Lelde Barbara, who has volunteered for an oral history project and interviewed Latvian Jewish survivors, to get the necessary material to put an end to this, what I would call national amnesia about local participation in, and it wasn't just malleable elements in the population, but it was massive, voluntary, and it began before the Germans arrived in Latvia. So I was wondering if you could answer my email after 15 years. Okay, maybe he can answer the question. Okay, tagad ļoti īsi, jums tiešām laiks ir jau beidzies. Varbūt 1-2 minūtēs reaģēt, atbildēt uz to galveno, kas tika jautāts, pateikts. Es nezinu, no kura gala. Labi, varbūt sāksim ar Nollendorf kungu, jo viņam tur... Uz pēdējo jautājumu. Pēc tā laika, 98. gadā, ir ļoti daudz pētīts holokausts Latvijā. Un tas var vēstures atmiņai vai šai atmiņu kultūrai, ka latvieši entuziastiski slepkavoja ebrejus, pielikt, diemžēl, punktu. Tādā veidā tas nenotika. Tā bija organizēta tiešām masu slepkavība. Tajā piedalījās latvieši, bet kā latvieši būtu entuziastiski un paši uz savu roku metušies virsū Latvijas ebrejiem, vienkārši nekur nav pierādījies vēsturiskos faktos. Ne Rīgā, ne arī mazpilsētās. Šīs bija organizētas slepkavības, un aiz tām stāvēja vienmēr vācieši, kuriem bija norādījumi pēc iespējas iesaistīt šajās slepkavībās vietējos iedzīvotājus tā, lai uz viņiem nevarētu atsaukties, un tāpēc mums nav nekādu pavēļu, un otrkārt, lai to varētu parādīt visai pasaulē pēc iespējas kā vietējo cilvēku naidu pret ebrejiem. Šis, diemžēl, ir viens mīts, un ar to mums vēl ļoti ilgi būs jācīnās. Otra lieta par vēsturisko atmiņu. Par vēsturisko atmiņu es minēšu, un varbūt kā šo vēsturisko atmiņu vai šīs atmiņas kultūru var kārtot, es minēšu to pašu piemēru no Anglijas, bet tas būs pavisam cits piemērs. Vestminsterā, parlamentā, uz Lordu palātas zāli ir garš koridors no karalienes ģērbtuves, un šī koridora abās malās ir 2 sienas gleznas. Vienā pusē ir Trafalgāras kauja, kur Lords Nelsons sakauja francūšus, un otra ir Waterloo kauja, kur arī francūžiem neizdevās uzvarēt. Un mans pavadonis teica, redz, šeit ir mūsu vēsturiskās, 2 lielie vēsturiskie notikumi, mūsu vēsturiskā atmaņa. Viņš saka, bet tu ievēro, ka tur ir tādi priekškari? Es saku, jā, tur ir. Viņš saka, tad, kad mums ir franču oficiāla vizīte, mēs šos priekškarus aizvelkam priekšā. Varbūt, ka tas ir viens veids, mēs vēsturisko atmiņu vai sabiedrisko vēsturisko atmiņu nevarēsim tik viegli mainīt. Šeit būs diezgan ilgu laiku šī vēsturiskā līdzās pastāvēšana nepieciešama, bet mums ir arī tikpat nepieciešams attīstīt šo dialogu. Un katrā ziņā es pievienojos jums, mēs Latvijā vēl pie kolaborācijas neesam tā īsti nonākuši. Mēs esam vēsturnieku komisijā pētījuši laiku līdz 56. gadam, bet pēc tam mums ir daudz grūtāk tam ķerties klāt, jo tas jau iesniedzās lielā mērā tagadnē. Un ar to ir daudziem vēl vien ļoti grūti tikt galā. Tā, kolēģi, es aicinātu ļoti īsi, jo mēs jau esam pārsnieguši laiku. Varbūt Vita Silčs, jā, tātad
Ļoti īsi uz dažiem komentāriem. Par skolām. Izglītība vienmēr ir ļoti būtisks valsts un sabiedrības sadarbības instruments. Protams, ka šī kritiskā domāšana ir cita ļoti labā skolas iespēja attīstīt šo placdarmu domu apmaiņai, aktivitātēm un radošajām izpausmēm. Bet jo skola jau nav tikai vēsture, skola ir arī literatūra un citu kopīgu stāstu un pieredzes veidošana. Paldies par to aizrādījumu. Un tad tālāk par kolaboracionismu. Tas vairāk ir saistāms, protams, ar šo jautājumu, ko es mēģināju izvirzīt par morāli un morāles vērtībām, jo tieši šī sadarbības daudzie un daudzpusēji aspekti ir varbūt visgrūtāk vērtējami no morāles aspekta, jo šie nepietiekamie 50 gadi distancē šo problēmu rada sarežģītāku, bet visnotaļ arī šobrīd, manuprāt, šī oligarhu problēma un daudz šodienas politiskās virtuves tēmas izriet no šīs pagātnes pieredzes. Proti šī sadarbība ar okupācijas režīmiem, ar totalitārismu varētu būt ļoti laba skola morālo vērtību sakārtošanai, lai mēs šobrīd spētu racionāli un saprātīgi raudzīties uz šīs dienas Latvijas politiskajām norisēm. Jo vienmēr vēstures galvenais uzdevums ir būt mācību stundai, demokrātiskas sabiedrības resursam. Jo vēsture ir tā iespēja, kur gan skolās, gan diskusijās vienkārši trenēt prātu un izveidot savas noteiktas attieksmes un sakārtot priekšstatus. Tas īsi, un par karu. Un es arī gribētu piekrist, ka šis karš vēl turpinās, un tādēļ arī šim mūsu pēdējiem projektam mēs esam devuši nosaukumu pēdējais karš ļoti nosacīto nosaukumu, ka gan lai gan tiešā varmācība Latvijā ir beigusies 1953. gadā līdz ar staļinismu aiziešanu, bet šīs norises vai šī laika traumas visnotaļ turpinās. Un vēl ļoti īsi par attiecībām starp etniskajām kopienām. Manuprāt, lielā mērā nav korekti varbūt publiski izklāstīt savus asiņu sastāvus un apelēt pie tām vai citām izcelsmēm. Tas arī varbūt vairāk atgādina nacismu, bet šajā gadījumā jau cilvēku rada un veido kultūra. Viņa attieksme pret kultūru telpām, pret daudzām citām vērtībām, kas tomēr ir primārais. Un vēl runājot par taisnīgumu aspektu, un tas, ko es iepriekš minēju par šo morāles atmodu, tas ir šis mūsu resurss, sakārtot šīs taisnīguma sistēmas, saprast, kas ir bijis taisnīgi un kas ir bijis noziegums. Jo šā brīža varbūt šī Latvijas drausmīgā traģēdija ir liels sabiedrības morālā degradācija, jo mēs kaut kādā veidā visi, un arī es tā skaitā, un mēs varam atrast šos daudzos akmeņus savā dārzā. Un varbūt to pārcilāšanu un izņemšanu varbūt arī tieši saistās ar šo atmiņas un vēstures veidošanu. Runājot par atmiņu, vispirmkārtām jau atmiņa ir mūsu rīcība šodienā, kuru nosaka mūsu vērtības, kas balstās uz emocionālām attieksmēm pret pagātnes notikumiem. Mums atmiņa nav nekāda neabstrakta, nenoteikta lieta. Tā ir šīs dienas aktualitāte. Vēsture ir noteiktās zināšanas, un es beidzu, un paldies par iespēju izteikties, un cerams, ka daudz lietas attīstīsies un risināsies tālāk. Vienīgais atvainojos vēl tas, ko pirmajā lekcijā kad bija šīs slaids un teiciens, ka Berlīns ir redzējis Rīgā šīs 6 atšķirīgās kopienas, jo lielā mērā Latvijas sabiedrība vienmēr ir bijusi ļoti fragmentēta. Un varbūt šī dialoga meklējuma ir tāpēc, lai Rīgā nebūtu tikai ebreju kopiena, vāciešu kopiena un nebūtu šī lec vai kalpu kopiena, kā tas bija Berlīna priekšstatos par sabiedrību. Un tas ir mēģinājums varbūt no fragmentētības pāriet uz citām kompozīcijām. Paldies, kolēģi. Ļoti īsi. Jā, es tikai reaģēšu par to 9. māju. Es patiesībā domāju, ka tur ir jāsaprot, es nezinu, tas ir tik ļoti naivi runāt. Varbūt, lai viņi tur svin 8. vai vispār nesvin, lai svin 1. jūlijā vai kas.
Ir jāsaprot, ka tā nav vienkārši es šodien pamodos, šogad nesvinēšu savu dzimšanas dienu. Tā ir cilvēka ticība, vērtības, tā ir kā reliģija. Nu, tur nav runa par pareiziem vai nepareiziem faktiem. Tā ir vienkārši ticība, kurā var atrast arī pareizus un nepareizus faktus. Un pēdējais, ko es gribu teikt, vienkārši tas ir jautājums par to, kurš ir lielāks bērns. Tas, kuru piespieda stūri un saka vārdu okupācija, viņš jau visu saprot galvā, bet nesaka, vai tas, kurš viņu spiež, un jau arī redz acīs, ka viss ir skaidrs, jā, bet viņš vienalga spiež, un kamēr tu neteiksi to vārdu, mēs nebeigsim karot. Jā. Tur ir jautājums, kurš ir lielāks bērns. Labi, Irīna? Ļoti gudras austrumu tautas radīja teicienu: cik reizes tu neteiksi halvā, mute no tā saldāk nepaliks. Ticiet man, ļoti drīz pēc pāris mēnešiem jūs dzirdēsiet vārdu okupācija no viena opozīcijas politiska spēka mutes. Un tad mēs redzēsim, vai visiem kļūst no tā labāk. Manuprāt, tā būs, jā. Mēs taču zinām. Un tas ir jautājums, un tas ir secinājums par to, ka šodien mēs nerunājam par galveno, manuprāt. Mēs nerunājam par mūsu politisko kultūru un politiķu rīcības. Paldies! Paldies! Mums tagad ir jābeidz. Paldies mūsu sponsoriem, kas šeit ir visi uzskaitīti. Lūdzu, ziedojiet Iesai Berlīna dienas turpmākam turpinājumam, lai mēs varētu šādus pasākumus rīkot arī turpmāk. Un tagad es aicinu jūs visus uz īsu kafijas pauzi lejā.